Hei, šodien pastāstīšu par tetovēšanas klasiku, old school. Ja meklē stilīgu, pārbaudītu laika tetovējumu, skaties tālāk. Gadsimta sākumā. 1900 old school radās 20. gadsimta sākumā, vairāk starp motociklistiem, jūrniekiem, kā arī citās nozarēs. Tetovējumi simbolizē piederību kā grupējums, kā klans. Un arī kā cilvēki zina par old school, kas asociējās ar Sailor Jerry, kas atklāja to kā old school nosaukumu, un visi par to asociējās ar Sailor Jerry. Stila pazīmes. Old school ir vienkārši jaudīgi, stilīgi tetovējumā. Lai tev vieglāk saprast, kas ir old school kā vispār kāds stils, vieglāk izteikties ir viegli, stilīgs tetovējums, maz sēnojums, biezas līnijas un tādas vairāk uz melno pusi, kā arī, kas izmanto tās krāsas, ir kā dzeltens, zaļš, sarkans, tipiskie motīvi, ko parasti visbiežāk taisa ir bezdelīgas sirds, ankuri, jūrnieku stūres, viss kaut kas ir iespējams ar tām krāsām, un arī, protams, cilvēki to mūsdienās ir atjaunojuši par savam, bet vēl joprojām notur savu tās tipiskās dabiskās krāsas, kas vienmēr ir bijuši old schoolā, tā kā apmēram tur ir daudz variantu. Kam piemērots? Piemērots klasikas cienītājiem visbiežāk, bet tā ir tāda gaumas lieta, kas katram cilvēkam atšķirās, un pieņemsim, man uz ķermeni arī ir old school, un tā ir vienkārši, viņi ir stilīgi tetovējumi, kas vienkārši nekad nenovecos, un tā moda nepazud, viņa vienmēr ir bijusi tetovēšanas industrijā, un vienkārši cilvēkiem, kā mēs visi, mums ir sava gauma, un mēs vienkārši izvēlamies, kas vairāk piesaist mūs, un kas varbūt izdēļos vairāk mūsu ķermeni. Tā kā tā. Ja tieši tev patīk šis stils, droši raksti, nāc uz konsultāciju, sarunāsim tev sesiju, visu pārējo un par tavām vēlmēm. Bet, ja arī tajā pašā laikā ir tev cits stils, kas tev patīk, droši raksti un jebkurā laikā izvedosim tev konsultāciju. Spied laiku, abonē un tiekamies nākamajos video.